Sveicināti, dārgie klausītāji, kas tagad tiešraidē pieslēgsies vai klausīsies atkārtojumā. Tā. Un pie manis būs ciemos tātad Anna Balode. Viņa arī pati ar sevi iepazīstinās. Un tā rekvesti ir, jā. Un gaidām, kad pievienosies. Tad mēs runāsim par ēšanas ēdāja lomu. Jā, čau! Iedomājieties, man tikko lampa aizgāja. Man vienmēr ar laiviem kaut kas šausmīgi interesants notiek. Nu, čau. Čau, burvīgi izskaties. Paldies. Jā, uzkrāsojos speciāli. Jā, pasies, kā mēs sasinhronizējamies. Man te kaut kas tāds ragains un tev ir pušķains, jā. Es vienkārši gribēju tev sagaidīt īstenībā. Tā kā, mēs pirms laiva arī runājām, kad, būtu autentiskajam es, un es nekad laivos neizēju kā autentiskā es, un es gribēju speciāli tev pārsteigt un Ziemassvētku mantiņās apkarnāties, un tajā pušķīt, tu to, nē, Anna, tu vēl neesi redzi. Tā. Cik jau, bet tu jau padomāji par to, tas jau arī labi. Kas ir tas autentiskais tu? Jā, super, jā. Nu ko, tātad mums būs tiešraide par ēdāju lomu, tad no sākuma lūdzu pastāsti, kas tu esi, tad ko tu vadi kādu centru un kāds ir tavs tas tāds tituls profesionālais. Jā, es esmu Anna, es parasti saku, man ir 36, tūlīt gadi 3 bērni, tas ir primāri, kas es esmu, baigi pašā sieviete, vispār ir tik superīgi. Un es vedu ēšanas traucējumu centru, ētā resursu centrs un biedrību būt brīvai no 20. gada, ko es izveidoju, kas ir, lai pārklāt cilvēku interesi ar ēšanas traucējumiem Latvijā un beidzot mazināt stigmu par to, kas ir ēšanas traucējumi Latvijā. Viss, dan. Ikdienā strādā ar sievietēm, atbalsta grupā un arī ar vīriešiem, tad tie vīrieši kaut kā vajag gudri šito runā. Jā. Jā, arī kā es varu teikt, kad arī terapijā vīrieši mazāk nāk, arī uz grupām mazāk nāk, arī individuāli, un arī online viņi mazāk kursus klausās, praktiski nav viņi. Bārs ir un tā kā ļoti, ļoti minimāli, tā kā gan ēšanas traucējumos atklājās viņa un tā. Jā, labi, un tad es esmu atkal psihodramatiķe, psihodrāmas un grupu terapijas speciālisti, un es arī esmu gan grupas vadījis par ēšanas traucējumiem, gan arī strādāju tagad vairāk individuāli tieši tiem, kam ir ēšanas traucējumi, kauns un gan arī tādi, principā problēmas ar ēšanu un tieši arī to ēdāja lomu, lai viņu harmonizētu, integrētu. Un pati tā būtība, kāpēc tieši ēdāja loma, jā, tad kāpēc tieši tādu nosaukt, par cik esmu psihodramatiķis, psihodrāmas, tad tur galvenā ir tā lomu teorija. Un loma teorija ir tāds, kad arī teiciens, kad ja mēs lomu neizreaģējam, neizspēlējam, viņa spēlē mūs. Ja? Un viens no veidiem, kā tātad mazināt to ēšanas traucējumu ietekmi mūsu dzīvē, tas ir apzināties to mūsu to daļu, kurš ir tā ēdāja loma, un kas ir tā kā, viņš ir deformējies, traumējies, kas ar viņu tur ir noticis, katram tas individuāli. Ja? Un jo vairāk mēs varam identificēt, jo mazināt viņa to ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvi, kad var cilvēks saprast, tagad manī ieslēdzās šitas, ja, un es viņu apzinos, un ir brīži, kad viņi sākuma samazināties, te man nav tā ēšanas traucējuma, tā loma, man netraucē, un te viņi traucē, un tad tieši ar to cilvēka psihes to daļiņu strādāt un darboties, ja, un palīdzēt viņai izrēģēt, palīdzēt viņai saprast, kas viņai tur iekšā darās, kādas viņas tās vajadzības emocionālās ir, ko viņa grib, kas viņai tur apakšā sāp un tāds, tā ka tā ir visa daļa, nevis viss tas cilvēks. Ja? Tā ir tā pati galvenā būtība. Un mēs, kad piedzimstam, mēs esam praktiski ēdāji, mēs esam
Tātad dzērāji, arī tā kā, pupa dzērāji. Mums ir tādas primitīvas, dažas tādas lomas, kuras paliek mums līdz mūža galam, kakātāji, čurātāji un tādas somatiskās, jā. Un pēc tam viņi, tā kā mēs piedzimstam, tā ēdāja loma mums ir praktiski tāda, vesela un viņa ir gatava attīstīties. Un tad dzīves laikā kaut kas ar viņu tāds notiek. Jā, un tad no sākuma es gribēju parunāt, tad kāda ir tā normālā ēdāja loma, kā viņš piedzimst bērns ar to normālo ēdāju lomu, kādai viņai būtu tāds tā kā ideālais veids, kā viņa attīstās, darbojās un ko viņa, kad mēs esam pieauguši, kā domā tas normālais ēdājs, Anna, kā tev šķiet? Inet, tu zini, man ir ADHD jau pusminūte tur galvā, ko man ir ko pateikt, tā kā par šo. Jo mēs ar Inetu, tiem, kas skatās un skatīsies, strādājam dažādām metodēm. Tā kā es ar psihodrāmu vispār ņibubum. Nē, tas nav par to, ka mēs ar metodēm tagad mētāmies. Nē, jā. Un šim var pieiet no baigi daudziem, tu baigi labi pastāstīt, kā šis terapijas virziens tam pieiet, jo tiešām var pieiet dažādi. Tas ir tāpat, kā es saku, citiem kaut kas augstāks ir dievs, citiem tas ir kosmos, citiem tā ir melnā Lilita retrogrādā vai kam līdzīgi, ja, kas diriģē parādi, bet lietas jau principā ir pa vienu virsošu spēku. Un tieši tāpat šeit tu runā, un es pastāstīšu, kad man nav tas vairāk, mana pieeja ir, ka ēšanas traucējumi pilnīgi nekas prēšana. Vispār nekas prēšana. Ēšana, un kā mēs izrēģējam, ir tikai tā kā mašīnai check engine, kas parāda, ka tur nav bijusi īstā degviela, ka tur ir baigi bedrēnais ceļš nobraukts, kas ir dažādas traumas, un vienkārši katram ir iedalīts tāds mašīnas modelis, kāds viņš ir. Es par sevi saku, es esmu vecais Fords, un bēnus var pārbraukt tam bedrēnajam ceļam baigi labi pāri, bet vecais Fords vienā brīdī mirgo, un ļoti bieži ir atjācamies ēšanas traucējumiem. Un šis, kā tu saki, par lomām, kādi mēs esam, tā kā par to normāli, nenormāli, tā kā šeit jau arī ir no schēmterapijas tā kā pa schēmām, kas darbojās iekšā, tā kā mazais bērns, tā kā cita pieeja. Jā, tad atpakaļ, tad ko domā normālais ēdājs? Kāds ir viņa tāda doma ikdienā? Ja pēc tā, ko es paņemu, normālais ēdājs, normālā Anna, viņa, jo visi ēdāji normāli tikai dažādās dzīves situācijās. Normālais ēdājs ikdienā darbojās, dara to, kas viņam patīk, un neviens vienkārši viņu dzen uz priekšu, ko viņam sagribās, man sagribās būciņas, ēd būciņu, viņš nesāk likt slikts labs, un neviens ir nekas vairāk. Tā ir socializēšanās, un mēs izbaudam, bet nav domas viņā, un otrs, kas ir, tā nav tava identitāte vispār. Es kaut kā esmu saugus, jā, tad es biju ēšanas traucējumos, tad ēšanas traucējuma Anna, es saugu to identitāti, kas faktiski arī bieži tieši tā, kā tu saki, kad kategorizējot viņus, un cilvēki ļoti bieži sauga to lomu, bet tad, ja viņam ienāk, kad es varu izdarīt, viņš atkal aizpauda normālais ēdājs. Un normālais ēdājs ir, paldies, ka tu atgriezies, normālais ēdājs ir tāds, kurš, atnāk mājās pārbasījies, bērnu bauro, viss besī, tu pie tās bērnu salgas cepuma pakas un tu vienkārši nod viņus vienā setā. Ir kaut kāds nenormāli traks notikums un tu vienkārši nevari iest, vai aizmirsu ēst un tu atjēdzies 11 vakarā bāc un tad ir 0,5 pārslas ar pienu vienkārši mūslis ar šokolādi, jo tu atceries ēst. Tu par to savu nevienot, tu vienkārši mieriņā un aizēj gulēt. Citu dienu tu ēd normāli, jo tu esi mājās un bērni bēs, tā kā tā. Bet tas, ko es gribu teikt, un arī es pamanījusi, kad tev arī noteikti daudz klientu atnāk reizēm, kur jau ir satraukšies man ar ēšanas traucējumiem, jo viņi tagad ir sākuši lasīt, ka to raksta arvien vairāk. Un tu parunā, un tu kaut vai tik elementāra lieta, ka vispār, ka diena nav vienkārši normāls režīms, kur ir ēsts, un tas tādā ieraduma veidā, vai arī notikusi kaut kāda viena epizode, kā es saku, ja notiek kā Bridgeta Jones, kad uz stresu tu izēd lielo burka saldējumu reizi pusgadā, tie nav ēšanas traucējumi. Tas vienkārši mēs ieslēdzamies, un tas var būt, un arī mana māsa pēc, nenormāli garas darba dienas apēr lielo pāzeru un laimīgi aiziet gulēt.
Un tā dara normālais ēdājs. Normālais ēdājs nav tas, kurš no rīta smērē avokādo maizīti, olu un ābolīti ņem uz darbu un vakarā paipienu biespienu, un kurš ēd pareizi, nepareizi. Šī jau, es teiktu, es tomēr piekrītu, ir jau novirzīta no parastā vulgāras ēdāja. Jā, nē, bet normālais jau arī var tā ēst. Viņš var uzsmērēt, tur jau tā lieta, ka domas par to ēdienu viņam nav kategorizējošas. Vienu dienu viņš var apēst to avokādo un oliņu un tādas, tā kā, un kad citā dienā viņš var arī apēst to bulciņu, un viņš sev nepārmet, jā. Jo tur tā lieta, kad, pieņemsim par saldumu ēdāju lomu, ja viņu sāk tā kā apspiest, nē, es neēdīšu saldumus, es tagad atsakos pilnībā no saldumiem, pēc tam, ja tu varēji tanī brīdī apēst 2 končas, ja tu viņu apspied, pēc tam viņš aiziet un tad viņš apēd to veselu kasti, ja? Jo tas ir tas būtīgais, ka normāls ēdējs arī apēd saldumu, viņš apēd arī čipšus kaut kād, kad sagribās, viņam kaut kādas tās lietiņas ir, kas viņam garšo, tās viņš neizslēdz laukā. Ja? Tā kā, kad viņam ikdienā ir tas uzturs dažāds un nav kategorizēts tāds tā kā sliktajā, labajā. Ja? Labi. Un kā viņš jūtās, kāda domā tas, tā kā, kad normālais ēdājs, kāds viņa tas emocionālais fons ir? Nu kā no kuram mēs jau zinām, ka dzīve negrozās tikai par to, kā tev iet ar ēšanu, vai ne? Ir viens ēšanas traucējums kaut kāds, kuram vēl, es izdalīju tādas ēšanas traucējumu progresu posmus, bet es neesmu tagad nekur pieķēros, bet pierakstījuši šeit klāt. Bet principā var jau būt pašā sākumā, ka tev ir tā nobiedīta no normas, ja, un tu vēl nesaproti, tu dzīvo komfortiņā un tev liekas komplimenti birst, visu ok, šits ir nedaudz grūti, bet dzīvot var ir daudz labāk nekā bija. Ja, tur tā kā arī vairāk enerģijas, it kā liekas kaut ko sasniegt, jo tur visi saka, o, tik labi izteic to dokumentīšu, vienkārši, un tu vienkārši rullē. Un tad ir tas posms, kur tu saproti, nē, šits nav ok, un tad liekas, es galā tikšu, un tas var būt atvainojos līdz pilnīgā dupsītījiem par izteicienu, bet tad, kad tu saproti, ir un es vispār netiek ne ar ko galā, un tad tur ir depresija un vispār izmisums, un tas emocionālais fons var būt ļoti dažāds, un arī tas var būt mainīgs, man liekas, arī no tādiem vides apkārtējiem ļoti aspektiem, jo mēs arī kaut kādā nelabvēlīgā vidē un tā tālāk ātrāk nonāksim tajā dupsītī, ka mēs vēlamies celties un beidzot tik no šitā ārā, nekā mums visi ir uķi. Es saku, man mamma nopirka lielos cepteru traukus mājās, kas dzīvoja pie vecākiem, lai Annai bulīmijas periodā būtu, no kā vemce, proti, lai beidzot visiem pietiek, ja, tāda pieņemšana. Un tas arī, un tas emocionālais fons, ja tev ir super atbalsts, protams, mainās no tā, bet tas, ko es gribu teikt, tas, kas visām ir viens, es neesmu gana laba un ļoti iekšējais bērns un ļoti milzīgs iekšējais kritiķis par visu. Un tieši tā kā tu saki, man meita bija superīgi uzzīmējusi sirsniņu. Viņa uzrakstīja ēšanas traucējumus, viņa piedalījās vienā grupā. Puse sirsniņa bija vienkārši melna, tāda ir izteikta vidukli. Un pārējā daudz mājiņas, kur viss kaut kas notiek. Un tā ir tā cilvēka daļa, tieši tas pats, ko tu saki, kad identificējas. Un kā es saku, tas iekšējais emocionālais fons ir, ka tu gribi dzīvot labāk, bet nevar, jo vai savukārt gribi kritiķis, es to saucu pēšanas traucējumu dēmonu. Viņš vienkārši tā kā kādreiz bija tā filma Amulets, man liekas, kur notika visādi mistērija. Viņu labi dzird, ja? Tu vari pavārīties, es noslēgšu mikrofonu. Nē, tā kā jā, tu labi iesāki runāt, kad par to lomu viņiem arī nav obligāti jādefinē kā nenormāla, normāla, bet tad to, kad jau ir tā jūt, kad jau ir kaut kas jau ar tēm ēšana nav kārtībā, tad jau var sākt viņu identificēt, un tad kā tur atkal nosaukt, tad te var tā kā dēmons, jā, jo cits arī jūt, ka viņš tā kā pārņemts pilnībā, viņš tā kā, man arī vien vēl nesen individuāli mēs runājam, ka pilnīgi pārņemta, ka viņš vienkārši no visām pusēm tiešām arī tā kā vēlns kā dēmons, tā ēšana, un viņi ir no rīta pieceļās domā par ēdienu. Pēc tam ir līdz tiem 12
ir fāstings, tad, ja tur kā tik neapēst līdz 12 ir ēdieni, jau tad apmākts ar to visu. Kā tik nav pa daudz, bet apētanī tur, tā kā tiek pie ēdieni, tad viņu apēr visu, kas tur ir to kastrolē, kas tur ir, jā. Un pēc tam atkal domas par to, kad ir pārēdies, ja tās visu laiku ir ēšana, visu laiku fonā, viņi ir tā kā pārņēmus, un te arī tā kā labi viņu, kāds tad viņš ir tas dēmons, ja, un tad arī kad viņš aktivizējas, jo katram arī būs pilnīgi savādāk. Katram tā loma, jau tāda nedaudz deformētā, viņam būs pilnīgi katram savādāk. Viens tur gribēs vairāk saldumus, viens tur gribēs vairāk frīkartupeļus. Vienam būs tāda kārta, citam tāda. Tad viņš tur cits ir tāds, kāds viņu tur izkops, tas ļoti tāds individuāli, jo katram tas neironu tīkls arī tas savādāks ir, jā. Un tas ir labi, viņu identificēt. Un tad viena no lietām ir tā kategorizēšanu, vai ne? Un identificēšanās viena no lietām, pieņemsim, es esmu tikai gaļas ēdājs, ja? Vai es esmu veģetārietis, vai es esmu tikai tas jau liek jau arī tā kā iekāpt iekšā, un es esmu tāds, es tagad esmu saldumu nēdājs, un tas ir tā kā liek pamazām tiem saldumu atkal ēdāja pusēs sāk tā kā aktivizēties un briest, un tad, kad tas ir emocionālais kritums, tad viss plīst uz visām pusēm, ja? Jā, un tad, kā tu vēl arī esi ar klientiem tā kā nodefinējis, varbūt tos nosaukumus, kāda tev tā pieredze ir bijusi šai te ēdāja lomai iekšējai? Es nekad nelieku tādā lomās. Kā es strādāju, tie ir klasiski anoreksija, bulimija, kompulsīvā ēšana, ortoreksija, ārpids, jo to jau arī ārpidu vai picu mēs nevaram tādā, pica neēdamās lietas, ka to ēd, ja. Un tas arī ir jautājums vai ārpids, ka tā nepatīk tekstūras. Un tas, kopumā vairāk kā 13 dažādi veidi, bet mēs viņu tā kā neidentificējam, bet mēs strādājam ar krēslu uzdevumiem, un viņas iemācās atpazīt. Atnāk šitā doma, un vai tā ir mana doma, vai tās tur. Mēs viņu saucam par to tur. Jā, tad to tur. Jā, tad ir tas tur, jā. Protams, jo reizē arī tā kā jūti, es esmu kaut kas vairāk, un tu jūti, kā es to saku, ēšanas traucējumi var būt tikai nenormāli stipriem cilvēkiem, jo liela daļa izdara pašnāvības, tāpat kā maniakālā depresija. Ja ļoti stipriem cilvēkiem patiesībā, ka cilvēki ir mīts, ka tas ir vājums, ka ir ēšanas traucējumi. Nē, tur ir tāds kāms iekšā, un es saku, varbūt ar to tev ir tāds mūžīgais dzinējs. Dzinējs šobrīd iet ne tajā direkšanā, un tur ir viens, kurš viņu stumj ne tur, kur vajag. Un tad mēs tā kā ar krēsliem arī ir tāds krēslu uzdevums, es droši vien tu arī tādu izmanto, tad, kad tu sāc runāt, tas sāk runāt, tad viņš apsēžās tur, un tad, kad sāk runāt, tas īstais es, tad viņš apsēžās tur, un tad viņš redz, cik bieži tas šitā vispār nāk manā galvā. Tad svarīgi identificēt un saprot, ka tās ir domu kļūdas, ne jau tā esi tu, ko ļoti bieži, un es garantēju, arī pie tevis, es esmu tur ļoti empātiska, sirsnīga, izpalīdzīga, people pleaser, visiem atdošu sirdi, es sevi pēdēju, es nemāku pateikt nē, un perfekcionisms un ļoti daudz, kā es saku, patiesībā šīs iezīmes ir ne tikai jau bijušas no dzimšanas, bet viņas ir aizgūtas. Un tie dzīves stāsti, ar ko atnāk, un vismaz es varu ielikt tādās 5 kastītēs. Kad jau sāk runāt, es zinu, šī kastīte izšaus šoreiz, kur tēta klātbūtne nav bijusi, tēta alkoholiķis, māma pārstrādājusies, piedzimis jaunāks vecāks brālis, nemitīgā salīdzināšana, viens izcilnieks, otrs tur, melnais pīlēns ģimenē, vecāku šķiršanās. Vasaras pie omes, seksuāla trauma noteikti arī bieži vien. Tā kā var jau kaut ko, un tas cilvēks pilnīgi identificē pēc tam ar to ēšanas traucējumu. Tā kā es nemāku pateikt. Un viņam liekas, ka šī ir viņa personība. Šī ir viņa personība, un ja es tikšu ārā, es vairs nebūšu tā foršā, empātiskā, gudrā, sirsnīgā, atvērtā meitene, un es vairs nepatikšu nevienam. Ja man nebūs, tad man tā nebūs. Jo, liekas, es pazaudēšu to ārējo ķermenīti, tad es nevienam nepatikšu.
Nu, ja tas korpus nebūs ideāls, ja? Bet patiesība jau tāda, ka tādas meitenes, kādas mēs esam, un es neesmu satikusi meiteni rešanas traucējumiem, kur nav forša, patiesa, sirsnīga, vienkārša, pat tad, ja tā ir influencera ar lielām lūpām, krūtīm un ārēji viņa dēļ savas nepārliecības ir uzlikusi tādu skatu, kad uz iekšu stereotipizē domā, to kāda sučka, nu kāds padomāt, ja, tie stereotipi, ka šīs sievietes ir, ja, tur es, vai kas tas video, ja, nu tā kā, viņas ir sirsnīgas, es neesmu tiešām viena meitene, un tur tā lieta arī man, lai arī tu esi ārā no ēšanas traucējumiem, nepazūd. Jo īstenībā tu jau esi foršs un vērtīgā cilvēks. Un vienkārši ēšanas traucējums tur, tie ir viņa instrumenti, ko spēlēties. Ka tu esi šitāda jūtīga, viegli raustām, emocionāla un tāda. Nu jā, tas ir tas, kā es to redzu. Nu tā. Tas jau arī ir tas, nu, tie krēslu metodi, viņi jau arī paņemt no psihodrāmas, ir, ka tās lomas, ar kuras, kā viņa runā, kā viņa darbojas un tiek atbildēts. Viņš jau tad brūtībā, tā jau tas arī ir, un re, ka tas tur tad ir tātad tas identificēts, tā tur, jā, tas tur, tas ēšanas traucējums, vienkārši psihodrāmā viņi vēl vairāk nosauc tā konkrētāk, jā, tā, ka tur līdzīgi jau tas viss tā notiekās. Bet, zin kā, piedod parāds, cik mācībās bijis, es esmu pamanījis, tu noteikti arī, kad visas šīs te novirzienas strīdās, kurš tad bija par kur, un daudz, kas noklājās. Nu, saka, krēs no psihodrāmas, šito man skēmu terapijā, tā kā stāstīja. Un tur tas, nu, man liekas, viņi paši tur vēl putrojās, kurš no kura ko ir paņēmis, un es nezinu, kā tu izjūtu tādu. Nu, visu laiku tajā psiholoģijā, man liekas, joprojām tas kautiņš nav izrasts tur savu ceļu. Nu tā, bet viss ir par vienu, tas, ko es gribēju pateikt. Tieši tā, tas viss ir par vienu, un tas ir par nepiepildītām dvēselītēm, kur ir trūcis mīlestības, atzinības, kaut kur, kaut kas, bet, kā es vienmēr saku, visi vecāki, tie vecāki, kas skatīsies, zinu, ka man ļoti daudz mammas pēc tam skatīsies, visi vecāki dara labāko, ko viņi var, attiecīgajā brīdī iziet no savas situācijas. Tas nevis tas, ka pārmetums, ja kādam trūkst mīlestības reizēm, tā kā es saku savam vīram, problēma nav tevī, es vienkārši esmu tu nīdī. Tā kā man to mīlestību vajag vairāk nekā citām sievietēm, man liekas. Un man liekas, mēs visi esam tādas, kurām vienkārši, nu ļoti, ļoti vajag to mīlestību. Jā. Tāda te kaut ko raksta, vai varbūt tā, ka cilvēkam, kuram nav ēšanas traucējumi, ir liekais svars? Nu, es domāju, ka noteikti. Jā, ka cilvēkam, kuram nav ēšanas traucējumi, varbūt liekais svars. Arī man bija liekais svars kaut vai pēc bērniņa, arī pirms bērniņa. Un liekais svars arī var veidoties pirmkārt kortizola līmenis, nenormāli daudz stresa. Varētu domāt, ka mans vīrs, piemēram, baigi daudz ēdā visu laiku. Viņam liels vēders. Nē, viņš ēd to pašu, ko es. Bet viņš ir nenormālā stresā visu laiku. Kortizols ļoti aiztur, jo ķermenis domā, ka viņam jādodās cīņā, un viņš tur katru rezervi, katru salādlapu, viņš ir gatavs doties cīņā. Tieši tāpat tie var būt ēšanas paradumi, kas ir kaut kādās ģimenēs. Es zinu, man draudzenē ģimenē pusdienās cūku cauraudzītas, mamma vienmēr, kartupeļa mērci saldā krējuma, ja? Un tur arī būs liekais svars. Tiem nav jābūt konkrētiem ēšanas traucējumiem, bet es varu pateikt, mums bija pašs projekts Neapēd emocijas, kur identificējās, ka mammai ir šī emocionālā ēšana, un ko mēs pamanījām bērniem ir ļoti liels liekais svars. Un tāpēc arī mamma atveda viņus uz šo projektu, bet viņi to ir paņēmuši, šo iegumu. Viņi redz, kas notiek ģimenē. Mamma tur knakstās, vienmēr uz galda stāv saldumi, viņi dara to pašu. Tie ir elementāri ieradumi, citi bērni nedzer ūdeni. Viņš saka, es gribu sulu, un ūdeni viņi nepatērē. Un loģiski, kur tas viss, tie var būt elementāri ieradumi, tā arī var būt iestība kaut kāda nosliece, un vienkārši eksperimenti, vai jūs zināt, ir ģimenes, nu padomājiet, draugu lokā apkārt, visi ir tādi pilnīgi ļoti, un ir tādi ģimenes, kur visi
gari stiebri. Tāda bija labākā draudzene. Viņa varēja ēst medus kūkus katrā starpbrīdī. Viņai nekur nekad nekas negāja. Un es pārkot bulciņu un padangš, viss notiek, ja. Tā kā tur ir arī tas, ģenētiskais fons, ko, protams, var mainīt ar ieradumiem. Bet tas, ka liekais svars ēšanas traucējums, teiktu, ka diemžēl šādas stigmas Latvijā ļoti daudziem, kad cilvēks, kurš varbūt ir formīgāks vai kā, viņš ir izlaidies, jā, kaut kāds tur, nezinu, ēdājs neturēs pie televizora vistēnām rociņām, jā, dzer kolu darbā. Tāda ir tā ļoti daudziem tā pārliecība, kaut kā ļoti liela daļa sieviešu ar kompulsīvu ēšanu, viņas nabadzītas savu moci visu dienu ar tieši to, ko es saku, ar to avokādo galeti, to ābolu un to vārīto olu un vakarā vaipienu biezpienu. Un viņa sabiedrība ēd tikai salāts, jo viņai kauns par to, tieši to, ka visi padomās, ka es tevi triju un kādas pretīgi un kādas neglīgi. Ja? Tam vispār nav sakara. Un vēl liekais svars, ko es gribu pateikt arī bērniem, jaunieši, kas nāk, ja, tad liekas, skolā ar to, kad ir jāsūkā burkāns un iedos kartupeli un pienu padzerties un nepazīstinās, kas ir upmaize, ja tagad lieko svaru mazinās. Tas ir arī ļoti miegs ir svarīgs, kas ir viens kāds miegs, bet otrs arī šie bērni puiši. Man bija viens puisis, pat mamma, 13 gadi, un viņa saka, es viņu dzēnu uz sportot, viņš 4 reizes nedēļā iet uz treniņiem, un tā, viņš dzīvo tikai PlayStationā, un viņš tikai ēd tos čipšus, un viņš, vispār, jā, pazudis dzīvē. Un jau pirmajā sesijā, kad mēs runājam caur kārtiņām, viņš izvēlēja sev vienu kā barviku pļavā, tukša pļava un viena barvika. Un tad mēs runājam, ar metaforām, un viņš gribētu būt gailene. Tas ir viņš tā barvika. Un tad saka, baigi dīvaini vecs. Viņš saka, jā, mamma, tēti jau 4 mēnešus nerunā savā starpā. Kā lai tas bērns dzīvo tajā vidē, kur es saku, zibentiņi iet gaisā, vienkārši dūmiņi, tur mākonīši, ja? Viņš vienkārši izvēlas nebūt. Viņš vienkārši kaut kā to laimi cenšas pacelt ar to ēdienu. Un viņam tajā brīdī tie vēl nebija kā ēšanas traucējumi. Labi, ka vecāki kaut ko atjēdzās, ka tas ir ne vairāk kā aizvest viņu uz treniņu, ka tas ir visam kaut kas cits. Bet, jā, bieži vien, visādi. Es saku, tas daudz ko nosaka. Neregulārās maltītes, piemēram, man liekas, es kādreiz domāju, kāpēc slimnīcās ir daudz māsīnas un ārstu lieko svaru? Es pamanīju. Nē, es neesmu baigi slimnīcās daudz bijis, tā ka es nezinu. Es esmu pamanījis. Es esmu dzīvojis slimnīcās un tā, tāpēc tas ir nenormāls stresēns darbs. Tu nezini, kurā brīdī tev izsauks, tu varbūt paliksi bez savas pusdienu kastītes. Un visticamāk, tu aizbrauks mājās, un tev ķermenis vienkārši prasa, tev tur būs tas rosals, un tu viņu ēdīs, kaut vai 2 naktī, tu viņu ēdīs vienkārši. Un miegs tev ir tik traucēts, ka tev ķermenis vienkārši tu enerģiju sagrābs ar šokolādēm vai kaut ko. Un es domāju, tas ir vistiešākais, un kad reizēm, un arī cilvēkam reizēm ir prioritāte. Tā kā cits prioritātes darbā, tur mēs gribam nopelnīt vai ko, bet šeit nav kā prioritāte, kad, ka es šito gribu strādāt. Un tas pats, kā par tām lomām, ko tu saki, vai ne, ka cilvēki ar terapiju vai kā domā, ka viņi sakārto šo, kas ir top mūsējais, man liekas, saruna tāds parasti telefoniski, tā kā ar kaut kādu izaicinājumu, ka viņi šito sakārtos, tiešām ar to, kā saucās tās kastītes? Kā bija? Kur sataist savu kastītes jau uz nedēļu. Food prepošana, jā. Jā, food prepošana. Un šito tiks atrasināts ar vēl kaut kādu uzturu izaicinājumu un vēl kaut kādu uzturu izaicinājumu. Un kaut kā nerisinās. Jo tur jau tā feature, ka lieta jau nav par to ārējo, ko mēs, tas ir par tām lomām, ko Inete saka, ka tas ir kaut kas iekšējs, tas nav fiziskajā tādā plānā. Jā, un es te gribēju piebilst, jā, ka tu labi to piemēru teici, ka tie ārsti ir pārguruši. Un kaut tur jebkurš var arī, pārdevējs pārgurt, viņi arī strādā lielas smagas stundas, viņi nedabū paēst. Un tad notiek tā pārēšanās. Bet tā nav ēšanas traucējums, tas ir tāpēc, ka visu dienu nav ēdis reāli. Ja? Un
tas uzreiz nav bet ja spieši atkal cilvēks speciāli nav ēdis, viņam bija laiks, viņam burkšķēja vēders, bet viņš nēdi, jo viņam ir, fāstings, tur kaut kāda, kad viņš atslodz dienu taisa, ja, bet viņam smadzene vienkārši ēst, ja. Tie jau atkal, kad apzināti sevi ierobežo, tie jau ir tā kā vairāk uz ēšanas traucējumu pusi velk, bet ja cilvēkam vienkārši nebija laiku, viņam tas viss grafiks ir pilnīgi pakaļā, ja, tas ir, tie paradumi, grafika, tā maiņa, tas ir tā kā, kad jāieklausa sevi, kad ir vairāk ēst un pielāgot sevi to ēšanu savam tā kā darba dzīvei un ielikt tā kā sevi pirmajā vietā, ka tev ir jāpēd, jā, un tāds. Un arī man ir tā kā rakstījuši arī, kas domā, kad es notievēju un es tiku galā ar ēšanas traucējumiem, jā, un tas arī ir tā kā, kad domā, ka ja notievējis ir, ka tad ir ticis vaļā no ēšanas traucējumiem, un tas arī ir, ka te ir jāsaprot, ka kad sava mērķa sasniegšana nav iziešana laukā no ēšanas traucējumiem, tas ir tās tā kā, tu vienu brīdi nonāc tādā formā, kur pēc tam tu vienkārši aizlidos pēc kaut kādām pāris nedēļām, tad, kad būs kaut kāds emocionāls kritums un būs vēl, un pirms gada, pierādīs, ka pēc gada, tātad apējot apkārt gadam, tad brīdī, bet pieņemsim, šī novembrī ir forša laba forma sasniegta, notievēta, pēc gada ir plus kaut kādi 5 vai 10 kilogrami tā kā klāt pārsvarā, jā, kā kuram, jā, bet ja vēl atkal badojās vai kaut ko ierobežā, vēl atkal pēc gada ir vēl 5-10 klāt, un tā te visu laiku šitas te aug pa tiem gadiem. Ko tu gribētu piebilst par šo? Nē, jā, cilvēkiem tas, ka notievē, un es gribu teikt, ka ēšanas traucējumi, piemēram, man 15 gadu ēšanas traucējumi, jā, un tas man nav tik traki, ka klients saka, bet man nav tik traki, es nevēnu 6 dienā, man nav tik traki, nav tik traki, vai nav tas tā kā alkohols, un pateikt, viena meitene saka, man tāds soft, es saku, nav tāds soft, ir vai ir, vai nav, un tieši tā par tiem paradumiem, kā es saku, jā, ēšanas traucējumiem tās vairākas puses, ko mēs arī Inētas sesijās kārtojam, gan tā iekšņa psiholoģiskā, gan elementā tāda paradumu daļa, kas arī sastāv no tā procesa, bet par šo tik ārā no ēšanas traucējumiem. Tas ir tik bieži, ka bulimijas meitenē, ja, kurām impulsu kontroli baigi grūti, viņa ir dabūjusi kaut kādu plānu vai pat izveidojusi sev kaut kādu plānu, pie kura viņa turās, atslēgvārds turās, un viņa nevēmj jau mēnesi, un viņai liekas riktīgi krūti. Es tiku saļā no ēšanas traucējumiem. Patiesībā tu turies, un man patīk tas teiciens, ka tas turēšanās kā caurēji. Tu vari saturēties no veikala līdz mājām, bet tu zini, agrāk vai vēlāk, ja tur ir, viņš ir, tad viņš būs. Un tas ir tā kā, jā, un arī man tie 15 gadi, es saku, meitenes, man jau nepagāja pie poda. Es nedzīvoju 15 gadus pie poda. Bija gads, kad viss ir liekas fine. Es sev sapratu, es sev atradu, un tad nāk tas viens kaut kāds sašūpojiens, bet tu dzīvo tādā neapzinātībā vēl. Tu vēl neesi pastrādājis ar to, un tad nesaproti, kad kaut kāda lieta tev izšūpoja, bet tev vienāk prātā doma, varbūt vienreizīti. Tikai vienreizīti, tikai līdz -2 kilogramiem. Un tad tā bumbiņa aiziet. Un tas, ka nav ēšanas traucējumi, to es saku parasti, var pateikt pēc reāla rezultāta, tāda ilgtermiņa, tu vari nomērīt pa lielam tikai pēc pusgada, kad pēc pusgada pirmās kaut kādas izmaiņas, tādas stabilākas, un tikai pēc gada tu vari pateikt, jo ar katru, kas nāks kaut kas klāt, ko tu vēl neesi iemācījies tikt galā, kā es saku, ko cilvēks dara terapijā. Terapijā tā salauztā mašīnīte lielam iemācās, kurai check engine ēšanas traucējumi, jā, viņi iemācās piespiest podziņu, te iznāk, man tāda riepiņa te bija, kas iznāk ārā, un, izrādās tām bedrēm var apbraukt apkārt, jo man te rekur šitāds te kaut kāds speciālis vergs, ja, ko iedod Ineta vai es, tā kā attiecīgi, vienalga, pie kur speciālis play, tu iemācies kaut kādus rīkus, kā, ja tev būs tās bedres, kā ar viņām tik galā, tu iemācīsies, ir tādas bedres, ar kurām mēs nevaram tikt galā, diemžēl viņas nāk un zaudējumi smagi vai tam līdzīgi, tad tu vienkārši zini, kur vērsties pēc palīdzības, kur ir tavs pitstops, kurš ir tavs benzīntanks, kurā tu brauc. Un jā, par tiem ēšanas traucējumiem tiešām es varu teikt,
pirmos 2 gadus pēc ēšanas traucējumiem joprojām, kad es gāju ārā, es nebiju ēdus nevienu kūku, tikai, kad manai meitai palika 2 gadi, es pirmo reizi atļauju savu kūku ēst. Čipši vispār, tas tāds neeksistē, jā, bet es jau ēdu. Es ēdu saudējumus, gaļu, vairs nepārmetu sev, jā, bet bija kaut kāda ēdiena, kas joprojām bija baiļa ēdiena. Un tikai ar otro, mans pirmais bērns izauga 1000 kalorijām dienā vēdrā, ko es pametīšu savu visu mūžu, jo man bija pregoreksija. Arī pamest bēles pēc tam pieņemties, ja. Un tad bija otrais bērns, kas bija pēc viena bērniņa zaudēšanas, kad tu pārdomā visu dzīvi, kad laikam šitā nevajag darīt. Un tad gāja lejas lielās pakas, gāja visi ceptie kartupeļu krējums. Tu vienkārši, un tad es sapratu, ka ir jālaiž tiem pēdējiem ēdieniem. Un rēķini, cik gadus pēc tam tas bija. Nu, tas bija 20. gads. No ēšanas traucējumiem es atbrīvojos 16. gada augustā. Nu, es ļoti atceros, jo man bija konkrēti. Es nogriezu alkoholu un sāku strādāt. Protams, vemšanas epizode sākumā vēl bija, bet līdz ko paugu stāvoklī tā kā nogriezu un turpināju strādāt. Bet tas viss ir pamazām. Kā es savām klientiem saku, tu domā, ka body checks pēc 9 gadiem ēšanas traucējumu, kad nav ēšanas traucējumu kaut kur aizgājis? Domā, nav body checks? Tu domā, ka nav? Šitie te selfiji un visi pastīties, un es dubultos joprojām karājās vai nekarājās. Nu, tikai, tu domā, joprojām nav apgūties vīram blakus. Kāpēc es tik daudz ēdu? Man nevajadzēja ēst. Vai tam līdzīgi? Nu, taču ir pirms, nedod jau tādas elementāras, man liekas, sievišķīgas, lai cik stereotips varbūt būtu tādas lietas, galīgi ne. Tu nopietni man ļāvšanīgi, lai tā iziet ārā. Tu redzēji, kā man te izskatās, tu vispār, ja? Kaut kāda neapmierinātība savu ķermeni vai kaut kas, tā kā, viņš kaut kādā brīdī kaut kas būs. Nu, nebūs jau tā, ka tu tagad loves in the air katru dienu, kā es saku, tā sevis iemīlēšana nav kaut kāda maģiskā sajūta, ka tev tu pakrūtē kņūdu un katru dienu ieraugu savu spoguli un man tāds skaistlīt radusies. Nu, tā kā, nē, es nezinu, varbūt tev ir. Man joprojām tā nav. Nu, tā kā man nav. Ja man tā būtu, es pat nezinu, vai es gribētu īstenībā, jo man patīk pucēties un sievišķīgas lietas. Tā kā kaut kā. Nē, pucēties tas jau arī ir viens arī no pazīmēm, kad gribās sevi izcelt un pucēties, tas ir viss ok tieši. Tā kā tādā ziņā, ja, ka tur nav, kad vajadzētu pilnīgi mums visām dabīgām staigāt un tad tā būtu mīlestības un sevis pieņemšana, bet nē. Bet, jā, tas ir tāds dabīgi, kāds ir, var arī sevī kaut kas nepatikt, bet tas nebūs iemesls, lai badotos, nēstu, spaidītu sevi, apdirstu. Var kaut kas nepatikt un var pieņemt viņu. Tas nav, ka mums visam 100% sevī ir pilnībā jāpatīk ikdienā. Var citreiz nepatikt, kāds pamostās kādā dienā, jā, pieņemsim. Un tāpēc es vai kaut ko daru ar to, pieņemsim, masēju seju, man patīk masēt seju, un tas ir mans tāds ritīgi foršs lieta, jā. Vai arī tā kā pieņem to, ka tā ir, tā notiek ar to seju un atkal dzīvot ar to, jā. Ir tie divi tie arī virzieni, viens tur, viņam ir tās vecuma pazīmes veidojās, un tas ir ok, viņš viņas pieņem. Ja, un dzīvo mierā, un citi atkal kaut ko dara un masē, un tas arī ir ok. Un neviens ne otrs nav nepareizs, jā. Vienkārši, cik ir ok pašam ar to, vai nav tas šausmīgi sevi nodirstanī pa spogulī, un pēc tam tad dara kaut ko attiecīgi, vai tur sāk, nezinu, tikai burkānus ēst, tikai to ēst, un atkal spaidīt, un tā. Un tas ir, jo tas jau arī ir kā. Tātad rodās tie visi arī daudz ēšanas traucējumi, tad, kad sāk kaut kur sevi žmiegt, jā. Kā to es pamanīju, kā tieši sāk rasties, un bija kaut vai tā kā, varbūt pat tāds, tā kā vienkārši ieradumi nepareizie, ja no ģimenes nākuši, kad ēd ļoti daudz tādu un tādu pārtiku. Un tad tas arī pāriet ēšanas traucējumus. Kā to es pamanīju, kā meitenēm viņi rodas? Ļoti daudz meitenēm, es varu teikt, man liekas, 3 klientēm mammas ir bijušas Coral Club pašas, ja?
Un vecāku seminārā ir mammas, kurām ir atklāsme. Te jau man arī ir bijuši ēšanas traucējumi, visu mūžu sēž uz 1000 kalorijām. Welcome! Tad ir mammas, kuras māca labu, protams, tas ir labu gribot. Kā mēs ar Aleksu smējamies, desertiņā mandels un melnā šokolāde, ja būs bērni. Čajā sēklas pudiņš. Man šausmīgi garšo čajā sēklas pudiņš, un es kandienā, bet ne par to. Tā kā, un arī otrs, ļoti tādi neveselīgi, es teiktu, nu, visi treknis cepta eļā un tādi, jā, mājas virtuvi baigi, ok? Jā, es ne par to, nav jāēd lasas un garnāls un, nu, sapratāt to. Jāēd parasti ēdiens, es ēdu zupas, man bērnā ēd makarons un malto gaļu un nagetus arī un visu rulē. Bet tur, kur tas bērns esotajos ieradumos, viņš uzaug pilnīgāks, kas Ineta man joprojām šokē skolā, joprojām notiek svēršana un mērīšana un publiski šī ciparu saukšana. Un es biju pilnīgā pārliecībā, ka tā vairs nenotiek, ne tā notiek. Jā, tā kā sver skolā. Un tad to bērnu nosver, un viņš saprot, es esmu vislielākā no visām meitenēm. Laikam kaut kas nav ok, varbūt viņš ar to nav vēl kāds ieķiķina. Un nevis tas, ka tas tieši tas ieradums, bet tas, kā viņam pēc tam jādīlo kaut kādā situācijā, un viņš grib savī kaut ko mainīt, un tas vēl parasti sasaucās ar kaut kādām psiholoģiskām situācijām. Piemēram, vecāku konflikti, es dzīvē neko nevaru kontrolēt, nu tad es sāku kontrolēt, ko es ēdu, vai es apēdīšu šodien kardināli, vai es neapēdīšu, vai es ēdīšu pēc 6. Bet par ko tu vēl jautāji? Es vairs neatceros. Tu sāki teikt tā, ka par to, kā rodās tā ēšanas traucējuma viens no, jā, tad šeit, kad publiski nosver un pasaka svaru, jā, tad kā vēl tad cilvēks saprot kaut... Piedod, pārtrauc, Inet, šis ir ķirsis uz kūkas. Šis ir ķirsīts uz kūkas. Tur, kur bijuši mīloša, pieņemoša vide, bērns, vai saka, tas ir piedzimis, ja, šis vecais sports vai opals ar ļoti emocionāls vai nervu sistēmu. Tā, viņam tur tāds jaunais asfalts, ja, viņš dzīvo super ģimenē pieņemošā, kur, piemēram, mamma un tēvs terapeits, ja, kuri tieši bērnu attīstības psiholoģiju mācījušies, ja, viņš aug burbuli. Nu, tādi ir tik reti, es nezinu, man liekas, 99% Latvijā, kā man ir saka, tāds esam, mēs kroplās dvēselītes, nu, tādi mēs esam. Diemžēl, un tur ir ļoti daudz šeit, un papildus tas, kā ģimenē, piemēram, tiek vērtēts ārējais izskats. Pasties, kā kaimiņu Zintra, tā nu gan svarā pieņēmusies. Tā tad mani vērtēs, un vienalga, vai es tajā brīdī esmu pilnīga meitene vai dieviņa meitnīga, bet es jau redzu, ārējais izskats ir kaut kas, ko vērtē, un cilvēks apaļīgāks tiek apsmiets, viņš tiek aprunāts, tas var nebūt par konkrēto bērnu, viņam var neteikt, tu esi rasne, ja? Bet tu var pateikt, es vēl kā tagad atceros, mēs stāvējām skajā, un mans tēvs mammai teica, pasties, kāda tai priekšā liela dirsa. Un šis man atnāca tikai pēc tam strādājot terapijā, ka šits ir nosēdies man. To lielu dibenu, tāda liela dibens ir kaut kas slikts, un no Dievs man dzīvē ir liels dibens, jo es gribu, lai man mīlu un vīrieši skatās uz to dibenu. Man dibenu nav vispār. Gribētu lielāku, bet, nu, tā kā tas vairāk visādi konflikti, arī psihiskas slimības citas, piemēram, mums ir 2 obsesīvi kompulsīvie traucējumi, vai tādas, ka mēs ar Inetu runājam pirms laika, kad mums šķiet, man gan diagnosticēts, bet mums abām šķiet, mums ir ADHD, tādas sunīgas meitenes un ekspresīvas, un tām arī ir, viņas ir riska grupā uz ēšanas traucējumiem. Tā, ko gribu sit no, bet tā vienkārši ir, un arī tas, nu, bioloģiskais fons, bet kas vēl noteikti to klients arī, es varu savām teikt kolektīvu grupas. Es saku, man ir vieglatlētu grupa, man ir dejotāju grupa, ja, un tur ir ne tikai balets, lai cik dīvaini būtu, top ir tautiskās dejas. Un man pat meitenes, kuras no ļoti prestižām šajām grupām, ja, viņām liek gulēt uz grīdas, lai viņai būtu taisna mugura, un pirms skates atgādina, ka meitenes rītā neēdīt, jo atcerieties, būs skate. Jā, lai skaistas tautumētas, skaistās korsetēs. Un šis, man liekas, vienkārši briesmīgi. Jā, ritīgi. Liekas, ka tautu dejas būs tā normālā tā vide, bet nē.
Tāpēc man meita iet hip-hopā, kur ir visi, kur ir afrodēns, kur visi ir, bet ir arī deju skolas, kur, diemžēl, arī iegūst par to sacensību, jo tas, ko es pamanījusi, horeogrāfijas pasniedzējiem, tā ir kaut kāda pašapliecināšanās. Viņi caur tām grupām, tā kā kurš labāk, ja, un tad viņi izmocīs, pateiks, tur viens būs supervaronis, kurš ir nolikts priekšā, un viņam līdz ar to ir gan atbildības sajūta, ka visu uz viņu nenormālais spiediens tam bērnam, kuram 6 gadi, ja, gan arī, tā kā pārējie ir lūzeri, jo pārējie ir aizmigrēti, tu kaut ko nevar, man bestīgi. Ja kas īstenībā, kur ir kaut kāda veida sacensība un sacenšanās, jo katrs ir unikāls, un zilonis nevar būt peli, ja, tas par mācību sistēmu arī, nevaram, mēs katrs esam pilnīgi citi. Es piesēžos pie Exceļa, nošaujiet mani. Man uzvelkās nervu sistēma, man nofensi jādzer, man riebjās. Tāpēc es nevaru nobeigt savu grāmatu, jo man riebjās. Man riebjās pārlabot, man riebjās pārlasīt, man tas uzdzen trauksmi. Un ir cits putniņš, ka mans vīrs šodien līdz 7 vakarā sēdēt pie datora, vienkārši kaut ko rakstīt. Un es nesaprotu, un mēs katrs tāds esam. Tā kā. Un tieši tas pats ir gan par ķermeni, gan par ēšanu. Ja? Es par sevi saku, tu teici saldumīļiem, es par sevi saku, es esmu sladka ješka, bet es tiešām esmu. Un tāpēc es tev apliecinu, es arī viņu ceru tiešām, es arī savām mēģinām saku, ja tev gribās to konfliktīt, pēc tam pusdienu, apētās 2 tieši to pašu, ko tu saki, nekā tu pēc tam norīs maisu vienkārši. Un es nevaru bez saldumiņu, man vienmēr ir pusdienas, vienmēr vajag saldumiņu. Mans vīrs ir zupu un 2. Es esmu 2. un saldais. Tā kā. 2. un saldais. Jā. Līva raksta, man savukārt vecāki bija pieņemoši, bet visu ar ēšanu sačakarē modeļu skola. Manuprāt, tās vispār nepilngadiem vajadzētu aizliegt. Jā. Pilnībā piekrītu. Es vēl tagad atceros, ka man bija draudzene Inga. Es nezinu, vai tāda modeļu skola vēl ir. Es nezinu, vai es drīkstu teikt, tā laikam būs zēmošana, bet, respektīvi Rīgas centrā, viena no pirmajām Rīgas modeļu skolām, ļoti prestiža. Un Inga bija labākajā draudzenē 16 gadi, un viņa vadītāja teica, Inga, man ir 3 bērni, un man ir tāda paša parametra kā tev. Inga dzīvoja līdz tādam gasterītam, Inet, ka viņa locījās pa grīdu. Es maziņi nezināju, ko tajā brīdī darīt. Viņa bija 2 gadus vecāka par mani. Viņa nēda, viņa badojās, tā kā visu tajā modeļu skolē, un tas arī nenormāli izjāja prātu. Un, diemžēl, es tik tieši runāju, ļoti daudz vecāku, diemžēl, realizē ar saviem bērniem sevi. Es ļoti gribēju, es netiku, es gribēju dejot, es to neizdarīju, un tagad rekurītā meita, kura visu realizēs, ja? Tāpat man bija viena meitene, kurai mamma gribēja dejot, neizdejojās, un viņa vieta, kurā paudzē tagad dejot. Riebjās viņai. Bet talants viņai ir viņa lokā. Tad es runāju tiem vecākiem, bet ko darīt, tas talants ir? Saku, bet ja puisim ir Rīgas doma, kur zēna balss, bet viņam patīk moči. Un viņam patīk moči, un tas tā kā katram ir jāatrod tas savs, bet par modeļu skolu es tā kā bieži teiktu, ka tās kaut kādā ziņā ir vecāka ambīcijas, un vai arī šis te pacieties vēl 2 gadus, un tu pabeigsi. Un tad vecākiem saka, iedomājieties draudzīgā darba vidē toksiskā, kas jums riebjās, un redzat, ka jūs tur vispār nepavalkat tos papīrus, ko jums krāmē, bet pacieties vēl 2 gadi. Un būs. Un otrs, kas tajās modeļu skolās, ko es piekrītu pilnīgi Līvai, arī tas var būt atbalstoši pilnīgi ģimene un pieņemoši. Un tieši tā tas ir dzīves ceļā, kā tas veidojās. Un reizēm tā, ka psihi arī neatcerās kaut kāds mehānismus, lai mēs neatceramies vienkārši, ja? Tā kā, lai mūs pasargātu bērnībā. Tā arī var būt, un terapija citāk ārāk īstenībā, tu biji kaut kas, bet es vienkārši to neatceros. Bet kuras aizpeldēja? Tu man saki, jā, un tās meitenes. Jā, viņi saka pacieties, un par modeļu skolu tas ir briesmīgi, jo sievietes sāk veidoties. Un kā es savām dāmām saku meitenēm, kur vecāki tikko noķēruši tos ēšanas traucējumus, ja, jūs veidojaties jaunas sievietes, un tad man šeit ir sieviešu pepko figūriņas, ja.
Nu, reku Baiva un reku Zana. Nu, sievišķīgas, skaistas sievietes. Tas arī ir sieviete. Tu pusauģu vecumā veidojies par sievieti. Tu vairs neesi tā meitenīte, kurai ir taisnas kājas un celas kā bumbiņu pa vidu. Tu esi sieviete. Nu, tā kā sievišķīga. Un es, ja godīgi, ko varu pateikt, kas man atnāca pēc 30 gadiem. Yes, es beidzot esmu tajā sievietes vecumā, un es varu būt sievišķīga un lepoties ar to, kad, no, tā kā, man kaut kā tas ir, es nezinu, tas tiešām pārgāja, bet, zini, bez kaut kādas terapijas, bez kā, man nekad. Man gan tas pēdējais punkts bija, zin kā, es biju salasījusies, es biju gājis pie ļoti daudziem pēc ārstiem, kur man vecāki nebija nosponsorējuši un izvadājuši, ja. Es sagrākstīju no katra, man palika kaut kur, kaut kas no katra speciālista, un tajā 16. gadā vispār nebija naudas. Viss nauda bija augusi ēdienā un podā, vispār psihi, vispār nerūbīja vai alkoholā. Un tad es vilku ārā visus tos materiālus no visiem tiem speciālistiem, kas man tiešām bija palīdzējuši un darīju to, ko es biju darījusi kādreiz, tikai šobrīd ar pilnīgi citu neapmierinātību savu dzīvi. Un, kā es saku, reizēm ir tāds, ko dzīvot var, ja? Tie ir tādi klienti visgrūtākie, es teikt, nu, ka līdz galam nav tā, ka neapmierina. Nē, nu šits ir forši, bet es gribu risināt, jo, piemēram, vīram besīja ārā vai, es nezinu, jaunietis mammai besīja ārā, bet man pašam dzīvot var ir forši, un tie ir grūtākie, un reizēm ir jāpagaršo tā zemīte, lai pēc tam saprastu, un tad es saku, tad, kad, nu, vecāki satraucās, ka atsūt jaunieti, bet es nesāku tikai jauniešiem, piemēram, nu, ka te būs baigi ilgais un lakošais ceļš, saka tieši otrādi, tas, kurš ir lielākā D, reizēm viņam sacitiens ir daudz ātrāk, un viņš ir ātrāk ārā, jo viņš ir pagaršojis, viņš ir sapratis, šitas ir slikti, bet tas, kurš tikai sēž diētās un redz pirmos pēdiņās augļus, sapukušos īstenībā, ja? Viņam liekas, tie ir sarkani ābolīši. Viņš vēl nav tajā. Viņam liekas, ko tu mūdzi, šis nav par mani, tas tā kā noliegums. Un, nu jā, tā ir īstenībā tik dziļa tēma, un man ir prieks, ka mēs par to runājam, un par to tu stāstu, un es stāstu, jo, nu, diemžēl, un man jau liekas, visiem tas, zin kā, pašam tas skaidrs, liekas, nu, jābūt skaidram, un tik daudz ir runāts, bet īstenībā, nu, tā ir, ka ļoti daudz nesaprot, tāpēc, nu jā, kāds, kas mājās sēž, un, piemēram, nevar aiziet pie speciālis, jo tādu cilvēku ļoti daudz, bet viņš ir gatavs, bet finansiāli ir kā ir, vai prioritātes, ja, un mēs izvēlamies ēdienu, nevis terapiju. Ja, es nevaru atnākt uz atbalsta grupu, jo man ir kompulsīva ēšana, šitādi varianti arī ir. Bet tad tu vari vismaz, nezinu, ja tev ir vīrs, kur tev nesaprot un purkšķina, atrast rakstus un vienkārši šērot. Es tā kādreiz darīju. Es arī tagad, ja man tur, es nezinu, aizkrīt šķirums cietļos, es izdegus, es viņam vienkārši šēroju, viņš izlasts, viņam top skaidrāks kaut kas, kas man šobrīd notiek. Un, nu, tādā veidā sev palīdzēt, jo tas ir ļoti svarīgi, ka tie cilvēki zina, nevis tu esi viens savā tajā, es nevaru aiziet pie speciālista, tāpēc es sēžu viens. Un nekur nekas, jo, ja nekas nemainās, nekas nemainās. Vai ne? Jā, nu ko, paldies tev par šo te sarunu. Es ceru, ka kādam kaut kas noderēs par to, ko mēs te runājām, un kaut kādu stigmu arī mēs pakustinājām, cerams, jo, bet man liekas, ka tas ir tā kā vēl 30 reizes mums to pašu vajadzētu pateikt, lai saprastu to, ka notievējis nenozīmē, ka tas ir ticis galā ar ēšanas traucējumiem, un, ja ir liekais svars, tas nenozīmē, ka ir ēšanas traucējumi, ja tas tāds, vismaz, lai to saprot, ja, un tā kā cerams, ka... Atceries to čalu, kurš tagad doktoru stērpā uz postos? Zini to? Nu, fitness kanāls. Es neskatos viņu tagad, ja es vispār neesmu skatījusies. Man izlaiks, viņš tagad ārstu uzsvārts ir filmē. Galtā, ķipa viņš tagad ir ārsts. Bet, nu, man vienkārši izlaiks, gribu pastāstīt ātri. Man bija čalis, es biju tikko pēc bērniņa, bet man pat nebija liekie kilogrami. Es biju skinny fat. Zini, kā tas ir, nu, ka nav muskuļi, bet vienkārši visur viss ir.
Un viņš bija pateicis, ka es nevaru runāt par ēšanas traucējumiem, jo man pašai 30 plus kg, ko vispār cilvēks ar plus 30 kg. Zini, šis ir tāpat kā cilvēks, kurš ir bijis vairākās attiecībās vai laulībās, piemēram, nezinu, Kristaps Ozoliņš, viņam ir tā attiecība arhitektūra, ja, tad tā līdīgi komentētāji var teikt, ko viņš tā rūpīgi. Ja viņam tur cik laulības ir. Es domāju, Džils daudz par laulības dzīvi var pateikt, top temats. Top temats, jā, bet, nu, tā kā, man liekas, tieši tas, starp citu, viens no speciālistiem vārdā, viens, kas strādā ēšanas traucējumu centrā, sāk strādāt ar aktīviem ēšanas traucējumiem. Un tieši tas, meitenes sievietes, tieši tas, ka viss antenas ir gaisā. Tu daudz labāk var izjust to, kas sēž tev pretīm, to domu gājienu, bet tagad šai speciālistai vairs nav ēšanas traucējumi jau vairāk 2 gadus, man liekas. Un tādā veidā cīņā pret to, tāpēc es iesaku, ja tu baidies par to runāt, par kā vienkārši kāpt pāri, un jo tu vairāk sāc par to runāt nu, es nezinu, kaut vai iestāties pret diētām, kaut vai Facebook komentāru sadaļā, ja, vai kaut kur, tā arī no metodēm, ka tu vienkārši normalizē sev, ka šis nav ok. Bet jā, par to čali tas vienkārši... Tas čāls, bet, nu jā, ka cilvēki pateica, un lūk, atšķirība normālam, ka tu esi ārā, nevis normālam, ka tu esi ārā no tiem ēšanas traucējumiem, ka tu viņos esi atšķirība ir tāda, tu varbūt kaut kur aizķer tavu sirsniņu, tev viņa aizķer, bet tu neko ar to nedarīsi. Tu savu mīlēs tādu pat, kā tu esi, tu varbūt, nezinu, un mīlēt sevi, tas tieši tā kā Inēt saka, ar bankām, es arī pasūtīju tēmu, baigi labi, vīrs rēc mani, bet es patru otro vakaru, tagad visu savu masēju, ja. Un tās, man liekas, rūpes, iet siltā vanniņā, palasiet grāmatiņu, ja, tā kā iziet pastaidziņā, izdzert tos 2 litrus ūdeni. Starp citu, sāciet ar to, tie, kas tur baigi grib tievēt, sāciet ar to, ka vienkārši dzeriet ūdeni. Tiešām. Es tikai pagājuši, kad sapratu, ko es saku uzturu speciālisti. Tiešām. Tiešām. Un, nu jā, tā kā vienkārši tu nedari neko ar to. Arī tā kritiskā doma, es vienkārši pasaku, ej tur. Jā, reiz ļauj man noreklamēt Inekta, ja. Tā kā miers ir ķermeni, kad Ziemassvētkiem 18. decembrī sešos Zoomā, būt brīvai profilē pastīties. Tagad tava reklāmas pauze. Man bija arī šo pateikt, mēs te ķermeni un apmierinātību strādāsim. Labi, jā. Kas tev ir, Ineta, tagad jauns? Es nemaz nezinu, godīgi. Man ir nākamgad sāksies psihodrāmas terapijas grupa Spēlējošais ģēnijs, tur, kur arī ar šīm tiekšējām lomām darbojas, un lai kāda loma nepārņem, bet būtu šo te lomu diriģents, tu pasaka, ka tu vari iekāpt kādā, izkāpt laukā, tā kā dzīvot brīvi ar šīm te lomām, nevis ka kāda ir pārņēmus un ieņemt šo te spēlējošā ģēnija lomu, kur var sevi labāk apzināties. Tāda man grupa top. Super. Man liekas, tas ir par to, ka Anna zina, ka viņai ir 6 sannas, ne? 5 sannas, bet neiekāp kaut kādā vienā pazaudējot citi sannas, apspriežot. Ja? Par to, jā. Tu esi un ļaut izdzīvot visas lomas. Spīdēt tāds tik traku, kā es esmu mājās, kā mans vīrs redz, viens dzīvē nav redzējis. Ko es esmu mājās? Jānāk Inets. Jā, labi. Lai te tev kaut kā forši. Jūs varat uzrakstīt Inetai, kas jums vēl interesē. Es paši to varētu ļerkšķēt stundā. Varība, ne? Jā. Tev labi. Man šoreiz ne. Jā, es tad beidzu laivu, lai te tev forša šī atlikusī diena. Es šodien arī vadīšu grupu savēju šī gada pusgada pašvērtības grupu Spēlējušais ģēnijs un tad jau tiekamies citās tiešraidēs, ja? Čau! Čau!